Tātad Tirgus iela 14. Nu, arī šai mājai bija daudz problēmas, tāpat kā iepriekšēji, kas stāstīja, gan pagrabu bija problēmas, gan ar jumtu problēmas, un lielākās problēmas bija ar balkoniem. Un arī tāpat iedzīvotāji sapulcē pieņēma lēmumu, kad laiks ir atjaunot māju. Ēkai ir 32 dzīvokļi, celti 1964. Gadā. Kopējā platība ir 1607 kvadrātmetri. Tātad, kas tika veikts ēkas atjaunošanas laikā? Tātad nosiltinātas ārsienas, arī 50 mm vati, 150 mm vati. Tad nosiltināts cokuls 100 mm, nosiltināt arī pagraba pārsegumi, veikts arī jumtu konstrukciju remonts un jumta seguma nomaiņa, atjaunoti balkoni, atjaunotas lietus notek sistēma, atjaunota apkures sistēma, ūdensvada, kanalizācijas sistēma, izremontētas kāpņu telpas un atjaunoti pagrabi. Un arī šai mājai, tāpat kā iepriekšējai, bija problēmas ar pagrabiem, jo pagrabos bija ūdens stāvēja rudenī un pavasarī, un arī šeit izbūvējām jaunu mājai apkārt pa cokulu drenāžu sistēmu. Tas lielos vilcienos būtu laikam. Kas bija ar balkoniem? Balkonus mēs pilnībā nojaucām un atjaunojām no jauna. Siltumapgādi tu minēji, jā, tur jūs alokātori. Siltumapgādi arī tāpat kā visām mājām ir termogalvas, alokātori un kaut kādas nelielas darbus, jo laikam arī Dzintara veids arī siltumezglā, ja bija kaut kas, ja te nebija. Man liekas, sūkni tikai nomainīja laikam. Jautājumi?